Knapi meitas varēja uzrausties uz riteņa, kad jau mēģināja viena otru vest uz bagāžnieku. Tā stāsta Daiga Adamsone. Viņa izlēmusi uz laiku atvadīties no riteņa, ar kuru nu vairs viņas mājās neviens nebrauc. Šis ir viens no viņas meitu riteņiem, un savulaik mājās darba kārtībā bijuši 2 šādi. Viņas nav braukuši ļoti ilgi, rēķinam tad jaunākai 25 gadi, vai viņas bija 6 gadi varētu, 7, 8 kaut kādi. Cik no 18, 17 vismaz, ka viņas jau pabraukāja. Ir jau tagad arī viņas braukuši kāds gads baigi atpakaļ vēl gāja, bet tādā nopietni braukāja, pamatu skolā tikai. Bet šis ir jaunākās meitenes ritenis. Otram ritenim tā kā bišķi sašķobīsies riepa ir. Bet šitais ir braukšanas kārtībā, tikai jāpiepūš ir kamera, jāpieliek atstarotāji un aiziet. Kad šo riteni īpašniece ir uzticējusi, dodamies pie Jāņa Kārkliņa. Viņam mājās veseli 2 velosipēdi, no kuriem viens dīkstāvēja jau vairāk nekā 10 gadus. Ar šiem velosipēdiem savulaik pa Valmieru un Kocēniem braucis gan pats, gan dēls, kurš pirms aptuveni 30 gadiem sporta skolā trenējās riteņbraukšanā. Bijuši vēl ir, un bija tāda unikālāka savā laikā, bija tie saucamie saliekamie velosipēdi, ka nevajadzēja tur likt uz turētājiem, uz bagažnieku jumta, bet viņas vienkārši pieliet. Šeit bija kustīga daļa un priekšējos riteņus pieliec pie mugurējiem un ielikt autiņu bagažniekā. Jānis Kārkliņš stāsta, ka riteņi, kas bijuši ar vēl lielāku vēsturisko vērtību, vairs jau mājās nav. Tie atdoti metālūžņos. Viņš priecājas, ka šie velosipēdi vēl kādam noderēs. Pats Jānis pēckara gados braucis ar slaveno Ehrenpreis velosipēdu, un tagad žēl, ka Latvijā tomēr mašīnu uz ielām vairāk nekā riteņi. Ja jau bija mājās velosipēds, tu jau skaitījies tā kā sevišķi puišiem, tas jau bija. Tu biji pirmais puisis, kā saka, ciemā. Tad meitenes uz bagažnieku un vizināja kaimiņu meiteni uz skolu, tā divatā brauc. Jo tie velosipēdi, kas tiek ziedoti, ir jau tādi no pagājušā gadsimta, var teikt, padomu laiku riteņi un varbūt kāds pat drusciņu vecāks. Un patīkami redzēt to, kā viņi tiek izstumti no šķūnīšiem, daži vēl pavisam aputējuši, ka viņi tur ir stāvējuši un būtībā nevajadzīgi, un ka tagad viņi iegūs tādu jaunu dzīvi, svaigu elpu, un tajā festivālā viņi noteikti tiks apbrīnoti. Gunta Lapiņa savu riteni izvēlējusies neatdot pavisam, bet tikai uz laiku, kamēr to izmantos vides instalācijām. Jo, lai arī ritenis mājās stāv bez viena konkrēta saimnieka, tas tomēr retu reizi tiek lietots. Viņš ir ceļojis no Norvēģijas, atjaunots, atsvaidzināts un iegūst savu otro dzīvi šeit. Šī svētdienā viņš brauca ar jauniešiem kopā līdz Rubenai un atpakaļ 25 km. Gunta Lapiņa stāsta, ka arī pašai patīk braukt ar velosipēdu. Kopā ar vīru viņa piedalās arī riteņbraukšanas sacensībās, bet tas gan esot vairāk prieka pēc. Dažkārt viņa esot tikai līdzjutējos vīram. Visu bērnību pavadīju uz riteņa. Kaut kā bija tā kā mūsu modē padomu laikos, acīm redzot, nebija tik daudz ko darīt, nebija datoru un tā. Un tad vairāk ar velosipēdiem. Lai arī šobrīd vairums cilvēku ikdienā pārvietojas ar auto, akcijas dalībnieki teica, ka sajūtas izbraucot ar riteni tomēr patīkamākas.